Lai valsts ekonomika būtu stabila, 80% iedzīvotāju sociāli aktīvajā vecumā ir jāstrādā vidējos vai mazajos uzņēmumos. Starp jauniešiem vidējā bezdarba līmenis ir 30% aptuveni apmēram Eiropas Savienībā. Un viņi stabilu un drošu darbu nedabūs, tāpēc, ka ekonomika struktūra mainīja. Tas nav tā paša ekonomiskā situācija, kā mums bija 20. gadsimta, tas ir pavisam cita. Par uzņēmējiem nepiedzimst, par tādiem ir jākļūst mainot savu domāšanu. Tāpēc Klaudio Andreas Rivera šodien tiekas ar vecāko klašu skolēniem no Dobels un Autas vidusskolām. Viņa prāt, ne tikai Zemgalē, bet arī citos reģionos talantīgu jauniešu, kuri varētu būt uzņēmēji, netrūkst. Tomēr viņiem pietrūks viena, ka ir galvenā varbūt, ka ir kā izveidot un turēt kopā komandas. Gandrīz visi domā, ka uzņēmējdarbība ir kaut kas, ka tev jādara paši, un tieši nav veiksmīgais uzņēmējs, kad nemāk veidot un motivēt komandu un turēt kopā. Statistika liecina, ka Zemgalē uz 1000 iedzīvotājiem ir tikai 20 uzņēmumu, un arī uzrunātie semināru dalībnieki bilst, ka kļūt par uzņēmējiem pietrūkst pārliecības. Domāts par to runāts ir, bet lielākā daļa tās runas ir tādas nenopietnas. Kas tev šķiet tas pats, tā pati lielākā jautājuma zīme, ja iet runa par uzņēmēju darbību? Tie riski, tā iespēja pazaudēt visu. Tomēr jaunieši atzīst, ka šādas tikšanās ar pieredzējušiem cilvēkiem ir vajadzīgas. Sākumā es uzskatīju, ka šis virziens ir diezgan garlaicīgs, lai gan patiesībā uzzināju, ka šeit ir daudz radošu lietu. Te mēs izpaužamies, patiesībā bizness nav nemaz tik garlaicīgs. Es uzzināju to, ka jebkuram cilvēkam, kuram normāli darbojas domāšana, ir iespēja uzsākt savu biznesu. Un kaut arī, ja tu esi jauns, 18 gadus vecs jaunietis, tad arī tev ir iespēja uzsākt savu biznesu. Latvijas Investīciju attīstības aģentūras un Rīgas Tehniskās universitātes organizētie semināri, kuros vecāko klašu audzēkņi varēs iepazīties ar biznesa pamatiem, šonedēļ notiks arī Jelgavā, Aizkrauklē un Bauskā. Sandra Letāna, Andris Pāns, TV Spektrs.